Ir noslēdzies Bilžu vasaras posms, kurā mūziķi un mākslinieki rada savus mākslas darbus. Un šodien ir izstādes atklāšana, kur arī jūs varat apskatīties to, kas vasarā ir sastrādāts. Bet jau pēc 10 dienām sāksies arī Bilžu koncerti. Kuros tad arī jums vajadzētu paklausīties foršu un labu mūziku. Bet šodien atskatāmies uz to, kā tad notiek izstādes atklāšana un, protams, uzzināsim pāris interesantas lietiņas. Šodien ir liela diena Spices Home vēsturē, Latvijas mākslas vēsturē un Bilžu festivāla vēsturē, jo pirmo reizi mēs esam zīmējuši mandalas. Un kā jūs paši tie, kas apskatīja izrādi, redzēja, ka visiem tā kā gribas ielūkoties sevī. Un ja cilvēki grib ielūkoties sevī, tad viņš pazaudē to dusmu, vainot citus savās kļūmēs. Īstenībā tu tur vēl neesi pierakstījis daudz savus nopelnus. Ja? Tu esi dzīvais režisors bildēs, Bilžu vadītājs, Bilžu mūziķis, jā, arī aktieris. Kas tik tu neesi bijis bildēs? Un tad ir kaut kāda tā iekšējā mākslinieka sajūta. Jā, vispār jau man liekas, ka katram cilvēkam, ja dod iespēju, viņš piekrīt to iespēju izmantot, ka viņš ka viņš var. Šeit es otro reizi dzīvē ar akrilu krāsām krāsoju un gleznoju. Un es jau neesmu tik gudrs tajā lietā, bet es cenšos. Īstenībā maz cilvēki zina par tām vasaras nometnēm, jo, jā, ir Bilžu festivāls, tas notiek tur tajos datumos, ir koncerti, bet kas notiek vasaras nometnē? Vasaras nometnēs notiek tā, ka tajās nometnēs vienmēr notiek kaut kāda brīnumi. Piemēram, atbrauc interesanti cilvēki kaut ko stāstīt. To, ko es agrāk neesmu zinājis, vai tādā kontekstā, kā es neesmu zinājis. Otrkārt, man atļauj atgriezties tādā situācijā, tā kā bērnībā. Zini, ka tev noliek zīmuļus priekšā un saka, glezno, ko tu gribi, zīmē, ko tu gribi. Normāli pieaudzis cilvēks, normāls, saka, ko tu ar niekiem nodarbošos. Bet, personiski es izmantoju šo situāciju un redzu, ka, ja tā varētu teikt, mana daba pat izmainās. Izrādās, ka es vēl ļoti daudz ko sevī neesmu attīstījis un vēl neesmu ieraudzījis. Vasaras nometnēm skatos, šogad esat piedalījušies, arī darbiņi ir tapuši. Kā ar iepriekšējiem gadiem? Šogad pirmo gadu bija tāds grūts uzdevums, jo mēs neviens nezinājām tā īsti, ko tā mandala no sevis izsaka un, teiksim, kas tā būtība. Un tad mēs iepazināmies ar visu to pamat ideju un tad, var sakot, tas ir gabaliņš no tevis, tavas dzīves un tavas izjūtas pret apkārtējo pasauli. Un tas arī tika parādīts mūsu darbos. Vai jūt iekšā sev tādu to māksliniecisko, to uzlikt uz papīru, uz audekla garu? Protams, man katru gadu ir bijis jauns uzdevums un vienmēr tu mēģini caur šo uzdevumu izpaust sevi. Un man jau liekas, ka tās ir vispār radošās profesijas ir diezgan saistītas savā starpā. Un ja tu arī māki kaut ko uzrakstīt mūzikā, tad tu noteikti mācies arī izlikt sevi šādā mākslas veidā. Uz ielas sadēļ kad zirveņš šautras dur. Jau 16. datumā pēc 10 dienām sākās jau pirmais koncerts bildēm. Festivāls pietiekoši garš, tas sanāk cik gandrīz 15 dienas, pusmēnesis. Tas ir laika periods, ir 15, vairāk dienas. Un īstenībā festivāls varētu teikt, ka ir gandrīz visu gadu, jo tas jau iesākās Bilžu vasaras nometnē un turpinās darbus veidojot, un tad grupas atlasot un ar grupām tiekoties, bet konkrētie koncerti sākas 16. oktobrī. Jā, te jau redzam folk koncerts, pēc tam jaunie dziesminieki, blūza koncerts. Tādas mūžīgās vērtības ir senie folk mūziķi,
tātad, kuri ieskandina šos bilžu koncertus. Pat ļoti, ļoti interesanti, es varētu teikt, būs noteikti jauno dziesmnieku spēles un dziedāšanas un sarunas, jo tāds koncerts bildēs vēl nav bijis. Un tajā dziesmnieku koncertā, protams, Kārlis Kazāks, Anita Kazlovska, Goran Gora, Māra Upmane, Alise Josta, Laura Lo, Mikus Straume, Ansis Klinstons. Noteikti jānāk arī uz blūzas koncertu, jo šoreiz mūziķiem ir dota lielās ģildes, burvīgā skatuve. Ja? Un tas, es domāju, ka tur varētu būt svētku sajūta. Un uzstājās, protams, mūsu tādi lielie grandi blūzisti, ja? Bet blakus viņiem ir arī jaunieši, kur arī ir blūzi iemīlējuši. Gan Čehovs, gan Strong Mint, ja? Un protams, ir pat tādas lietas, ka pirms, Niks Matvejos uzstāsies kopā ar Bites blūz bandu. Wow. Jā, un būs arī Mārtiņš Brauns un Vita Balčanaita būs ar Fortresiem kopā. Es domāju, ka daudz un interesantas lietas. Un būs arī Daila Zigas. Mēs arī gaidām jūs ciemos bilžu koncertos.